Esiet ieradušies uz Tautas dejas ansambļa Zvīta pirmo fotoizstādi Tautas deja novada ritmos. Aplausi. Šajā Latvijas daļā, un tas ir stāsts par mums, par mūsu vietu zemē, kāds šeit ir dzimis, kāds apprecējies, iemīlējies, pārnācis strādāt, dažādi iemesli vadīti, bet mēs visi esam šeit. Un tāpēc mums Tukumā ir ļoti daudz skaistas vietas, un tas nav tikai iemesls, kāpēc mēs šo izvēlējāmies uz Tukumu, pēc smukuma gluži nav tas pirmodīvs, bet tās ir mūsu sajūtas un mūsu mīlestība pret šo zemi. Un, protams, ka bija viegli mesties jauns projekts, jā, aiziet, daram. Tad, kad mani uzrunāja, man liekas, pusgadu apakaļ, kad tas bija rudens kaut kāds. Man likās, ka tā būs pārasta fotosesija, es tā arī iztēlojos. Un līdz man mazliet paskaidroja, ka tas tā nebūs stunda, pusotra, ja tas būs šī lielāks projekts, 3 mēneši, ja. Kaut kas mazliet lielāks, bet tas arī mazliet tā kā sāku domāt, tas būs lielāks projekts, labi, man attiecīgi jāvelta vairāk laika tam visam. Bet, protams, divu domu man nebija, tāpēc, ka es iepriekš nekad nebiju bildējusi nevienu Tautas deju kolektīvu, un tas bija manā čeklistē, ka man vajag. Un tad rekur nāca uzaicinājums, tad es tiešām bez divām domām uzreiz piekritu. Plus man arī, protams, arī Svītā dejo pazīstamās dāmas daudz, tā kā es nevarēju atteikt. Jā. Čiks un gatavs, mēs bijām šokā uzreiz nākamo. Ilgākā, man liekas, mums bija kaut kāds 2,5 stundas. Jo šis process, kā jūs teicat, mēs Photoshopā to visu darījām, griezām, dzēsām, lipinājām. Sapratām, ka šī ainava neder pie šī portreta, jo tur ir, kā jūs redzat, visas bildes ir dažas bildes, kuras ir ļoti, ļoti gaišas. Tās mēs esam bildējuši studijā uz baltā fona, bet lielākoties bildes ir tumšākas, kuras tika uzņemtas uz tumša fona. Tā bija tā kā vieglāk lipināt kopā. Serce co ma dalej